Sveicināta, mīļā interneta draudze, un šodien ir atkal ļoti liels prieks būt kopā ar jums. Un ir viena lieta, ko es gribētu tā pateikt arī jums tā eterā. Vienkārši ļoti dīvainas situācijas esmu redzējis tieši kristiešu vidū, nevis neticīgo cilvēku, tādu, kas dzīvo bez Dieva, kas nepazīst Kristu kā savu glābēju, bet tieši tie, kas pazīst Kristu kā savu glābēju. Esmu redzējis to, ka viņi ir pieņēmuši statusu. Šitas status, kā viņš saucās, maz nodrošināto status. Un es tāpēc domāju, vai tas maz nodrošinātais status varētu būt Dieva svētība. Jo, principā, Bībelē rakstīts, ka tas kungs ir mans gans, ka viņš liek ganīties man zaļainās ganībās, kad viņš klāja galdu maniem ienaidniekiem redzot. Un es domāju, ja mēs esam nonākuši līdz tādai kondīcijai, ka mums ir jāņem maz nodrošināto statusu, ir jautājums, vai tiešām mēs sekojam līdzi mūsu ganam. Vai mūsu gans mūs varētu ievest tādā kondīcijā, ka mums būtu jāķerās pie maz nodrošinātā statusa. Un es domāju, ja Jēzus ir mūsu gans, es saprotu, kad ir visādi laiki ārā, kad var ar 500 nolīmēt toaleti un ka nākošā brīdī vairāk to 500 nav jāsāk fēnu viņus kausēt nost, bet es domāju, kad ja mēs esam Dieva bērni un sekojam Dievam, es esmu pārliecināts, ka Dievs mūs izvedīs cauri visām šīm grūtībām un ka mums nebūs. Es uzskatu, kas pat ir lāsts. Iedomājieties, jūs esat maz nodrošināts. Kā Dieva bērns var būt maz nodrošināts? Es domāju, ka tas vienkārši lāsts, ka ja mēs to pieņemam, tad mēs arī dzīvojam tajā. Un es domāju, ka vajag atteikties no tiem maz nodrošināto statusiem un vienkārši sekot Jēzum. Lai Dievs jūs svētī. Paldies!